Pamatīgu intrigu un arī pārsteigumiem beigušies Latvijas vīriešu handbola čempionāta pusfināla mači. Galvenais akcents šajā ziņā bija Dobels Teneks un LSP Augunsdzēsējs duelis, kur uzvarētājs tika noskaidrots tikai spēles pēdējās sekundēs. Pēc vakardienas zaudējuma ar 24-27, lai iekļūtu finālā, Dobels handbolistiem bija nepieciešama atbildes spēlē vinēt ar vismaz 4 vārtu pārsvaru. Un otrā puslaika vidū, kad par favorītiem uzskatītie Teneks spēlētāji bija izvirzījušies vadībā ar 20-13, šķita, ka lieta darīta. Tomēr nepiekāpīgie studenti spēja mainīt cīņas gaitu un, izmantojot pretinieku neauglīgu uzbrukumu sēriju, panāca neizšķirtu 21-21. Pēc tam dobelnieki atkal ieguva 2-3 vārtu pārsvaru. Tomēr LSP neļāva sasniegt ko vairāk. Tāpēc, lai arī uzvarā 26-24 svinēja Teneks, 2 spēļu summā ar 1 vārtu starpību uzvarēja studenti, kas līdz ar to iekļuva finālā. Tur viņa pretinieki būs pašreizējie čempioni ASK handbolisti, kas arī otrajā mačā neatstāja nekādas cerības Kronafloringa vienībai. Ja vakar skanot beigu sirēnai vārtu starpību sasniedz +20, tad šodien uzvarot ar 46-21, tātad jau +25 ASK labā. Kā mierinājums Kronafloringa būs iespēja cīnīties par 3. vietu ar Dobeles handbolistiem.